Labdiena jūsu mājās! Aglonas Alpos, pakalnos mēs varam satikties nevien ar šīs mājas saimnieci, bet arī ar aktieri Gundaru Āboliņu. Kā jūs šeit esat nākuši, satikušies un tik draudzīgi sarunājaties? Kas jums padomā un ko jūs Aglonas Alpos labu sajutuši? Mūsu pakalnos atbūžas vispirms jau Latvijas labākie ļaudis. Un tikai šeit, un nodarbojoties ar turistu uzņemšanu, es sajūtu, ka Latvijā ir ļoti, ļoti brīnišķīga tauta, ļoti inteliģenta pārsvarā. Un mēs šeit labprāt uzņemam un labprāt pie mūs apciemo arī no citām, gan no Eiropas valstīm, gan no bijušās Krievijas puses. Un visvairāk šeit pie mums ierodas vācieši, ir daudz itāļu, franči, somi, angļi. Vārdu sakot, mēs Latvijā jau acīm redzot, ka Latvijā esam gatavi uzņemt un mūs jau sāk novērtēt, ka te var labi atpūsties un ir laba daba. Tieši tā, dabas baudīšana un arī noderīgas lietas. Gundar, sakiet lūdzu, ar kādām domām un ar kādu ideju jūs arī devāties uz Aglonas Alpiem un esat šeit šajās dienās? Mēs esam tādā kā drusku komandējumā kopā ar rakstnieci Nori Ikstenu un mākslinieku Avaru Vilipsonu. Mēs tādu vienu Eiropas projektu ietveros tiekamies ar Latvijas krievu un latviešu skolu, latviešu valodas skolotājiem. Viņam tādas radošās nometnes un mēs viņiem stāstām par darbu teātrī, par rakstnieces darbu, par mākslinieku darbu, viņam ir praktiski vingrinājumi. Tā kā mēs esam šeit īsu laiku, bet mums šeit ļoti garšo. Un droši vien patīk arī daba un šie Aglonas Alpu pakalni. Tas ezers ir pasakains. Un gulbis. No rīta es gāju peldēties, man pretī peld, vismiglas izpeld balts gulbis. To izdomāt un ieplānot nevar. Šeit notiek brīnumi. Šeit notiek tādas sakritības no olīvēm līdz gulbim. Un vai nav tā arī kā Dieva svētība un sava veida doma par to, ka nākotne Latvijai būs un mēs būsim spējīgi to celt, būvēt ar tādiem cilvēkiem kā Mihalina un visiem pārējiem? Dievs mums šo zemi ir devis, un ja mēs nepratīsim to novērtēt, viņš mums to atņems. Tā kā tā nākotne ir mūsu pašrokās. Paldies jums par šiem brīnišķīgajiem vārdiem un secinājumiem. Un es domāju, ja kāds Aglonā vēl nav pabijis un nav pabijis Aglonas Alpos, tad šad un tad var ierasties, protams, tikai sezonas laikā no aprīļa līdz oktobrim, un baudīt to, ko visi citi ir novērtējuši. Kādām domām un iecerēm jūs šodien esat šeit un baudāt šo skaisto vietu? Ieceres ir jau realizējušās. Mēs esam otro gadu šeit, mums ir paveicies skolotāju nometnē, vairāk cilvēku, un es esmu vienkārši priecīgs, kad es pirms tam nezināju, ka tāda Aglonas Alpa ir, bet tagad man ir tāda, ko es draugiem rakstu un saku, ka tāda vieta ir, un es esmu ļoti priecīgs. Tas nozīmē, ka Aglona nav vien tikai katoļu cisma, teiksim, tāda svētvieta, Aglonas bazilika, bet ir arī Aglonas Alpi, kur arī par intelektuālām lietām runājam, ne tikai par garīgām. Jā, galvenā, var runāt par ko grib, bet tā vide un tā daba diktē savu, un tas ir lieliski. Jau otro gadu Aglonas Alpos notiek pedagoģu radošās darbnīcas, un jūs esat šī projekta vadītāji. Sakiet lūdzu, ar kādām izjūtām un emocijām jūs pavadat šo laiku šeit? Jau otro gadu es esmu vienkārši ļoti laimīgs cilvēks, tāpēc, ka esot šo radošo darbnīcu vadītāja, es izbaudu ne tikai cilvēku labestību, bet arī šīs vietas labestību, un šī vieta ir vienkārši fantastiska.